Apgūt līderiem nepieciešamās iemaņas bija ieradušies 26 Lielbritānijas latviešu jaunieši vecumā no 11 līdz 20 gadiem, lai ģenerētu idejas, apgūtu kritisko domāšanu un mediju pratību, kā arī diskutētu par latviešu kopienas nākotni. Viņš atbrauc uz šādu nometni, viņš saprot, ka es esmu viens no daudzajiem, kuri arī ir atbraukuši. Mums ir līdzīgas saknes. Cilvēkam, kurš jūt piederību kādai lielākai grupai, lielākai kopienai. Man liekas, ka tādiem cilvēkiem ir arī lielāks pašvērtējums, lielāka pārliecība, ka drīkst riskēt dzīvē, ka drīkst pacensties vairāk, jo viņi jūt, ka ir kaut kāda aizmugure. Visbiežāk tiek uzskatīts, ka līderis ir tas, kurš skrien visiem pa priekšu, taču var būt arī klusie līderi. Mums bija tāds uzdevums, ko uzzīmēt un uzrakstīt, ko tu domā, kas līderis, ko viņam jādara un kā viņam jābūt. Un tas palīdzēja mums atrast un zināt, kā līderam jābūt. Ir izteiktāki līderi, bet visi nevar būt līderi, un līderiem savukārt vajag palīgus, kas nav līderi, bet bērnu mērķis pievienoties, viņi ļoti labprāt iesaistās latviskās aktivitātēs. Jauniešiem tika dota iespēja pašiem izvēlēties un organizēt vakara aktivitātes. Tā vienā no vakariem visi spēlēja karoga spēli, bet nākamajā vakarā cepa picas. Redzi, visi ir rotaļi, dzīve ir rotaļi. Ir viss, ko tu tajā rotaļā ieliec. Jo tā jau ir tā lielākā māksla mācīt, nemanot, ka tu tiec mācīts. Jo jebkurā vecumā, ja tu sāc tiek mācīts, tev sākās, nē, es to negribu darīt. Tāpēc, ir spēles, ir aktivitātes. Jo tu var saukt, cits sauc viņas spēles, cits sauc viņas aktivitātes, Bet, ja tā aktivitāte ir mērķis, un pēc tam tu izvērtē, ko tu esi izdarījis, tad tas ir mācīšanās. Jo tu esi kaut ko izdarījis, tu pēc tam paskaties, ko tu esi izdarījis, kā tu to varētu darīt labāk, un tu kaut ko iemācies. Lai arī aktivitātes norisinājās latviski, tomēr bez angļu valodas iztikt neizdevās. Es, protams, saprastu parastus vārdus, bet runāt man drusciņ sanāk. Bet tā nav problēma. Jā. Tas, piemēram, nav šķērslis tev nebrauktu šeit nākošreiz, Jā. Iedziļās kājās. Kāds būs uzdevums? Paši dalībnieki par nometni ir sajūsmā un noteikti gribētu piedalīties nākamajā, ja tāda tiks rīkota. Ilze Kāve, Latvieši.com.